Man vispār nepatīk vakardienas, jo vakardien man bija paģirs. No rīta pamodos, aizgājis podu, tur viss putekļos, pat tods papīrs ciets. Aizgājis ledus skapi, nestrādā. Bēsi ārā, aliņš silts. Ko darīt? Iešu pie kaimiņa. Aizēju pie tā kaimiņa, šis sēžas sieva gultā, skatos, prezervatīvs mētājs turpat blakus. Derdzīgs skats, un šie vēl skatās tāds latīņa amerikāņu ziepens. Bēsī man tās ziepens, es saku pārslēdz. Šis uzgriež ugunsgrēku. Jēzus Marija, Dieva māte, kā var vispār kaut ko tādu skatīties? Aizblandos līdz centram, domāju, tur gaisma, kafejnītes, uzlabosies soma. Šeit tev skatloga pilna ar tām lētajām ķīniešu rotaļlietām. Ieju kafenē, domāju, garšīgi kafiju padzēršu, bet tur pirmais, ko redzu, dzeltenā prese. Tur jau visi virsraksti pilni ar homofobiskām, rasistiskām frāzēm. Man nepatīk, ka cieņā tiek celti tie cilvēki, kas tikai sēž un bezd savos mīkstajos krēslos, bet nepilda savu darbu. Tie, kas slinko, nestrādā un zog un piesavinās citu ļaužu sasniegumus. Tie, kas liek man uz viņiem gaidīt. Tie, kas mūžīgi kavē. Un zini, kas visvairāk? Man nepatīk sievietes, kad viņas atdodās dēļ aprēķina. Es jūs visas ienīstu!